kāds var par jums kaut ko sliktu teikt, tad, nu, jums arī jāizvēlas citu ceļu. Tomēr, ja jūs esat gatavi pastāvīgai komunikācijai, jūs esat gatavi sēdēt 24 stundas diennaktī un kaut ko rakstīt, lasīt un analizēt, tad šis kanāls jums der. Viņš jums der tādā gadījumā, ja jums ir kreatīva domāšana, jūs varat tā kā kaut ko, nu es par meteorītiem jums nestastīšu, bet, nu, ja jūs esat gatavi nestandartiem kaut kādiem gājieniem, tad tas ir jūsu marketinga rīks. Un, ja jūs esat gatavi taisīt to user-generated content, tas ir būt radošie, tad sociālajā medija ir tas, kas jums ir vajadzīgs. Tagad par rīkiem. Kādi rīki vispār ir sociālajā mediju tā instrumentāri? Rīku ir ļoti daudz. Rīki ir gan vietējie paštaisīti, ir gan ārzemju. Šeit ir mans viedoklis, ka pašlaik, pašreizējā situācija, jums jāizmanto gan to, jo pēc mūsu pētījumiem pašlaik notiek tā, ka cilvēki, piemēram, no Latvijas sociālajiem tīkliem, tie būtu draugi vai vanilē, lēnām iet uz Facebook, jo tur ir vairāk iespēju komunicēt, tur ir iespēja iekļaut savus ārzemju draugus, un jo vairāk uzmanībai jābūt pievērstai tieši tai Facebook komunikācijai. Par Twitter ir jau tagad gigabaitiem tekstu uzrakstīts. Jūs varbūt lasiet manu tekstu 7 Guru par to Twitter burbuli. Un es arī uzskatu, ka, jā, mikroblogašanas tīkls Twitters ir foršs, bet, nu, nevajag pārspēlēt tomēr. Jo pie mani bieži vien atnāk klienti un prasa, Juri, sataisiet mums Twitter kampaņu par 200 latiem, lai mums viss mīlētu. Es atbildu, ka, jā, draugi mīļie, sociāla medija ir forši, bet, nu, salīdzināsim viņus ar cukuru. Cukurs ir foršs ar kafiju, bet jūs taču neēdat cukuru ar karotu. Brokasta vieta. Nu, šeit ir. Tāda problēma ir. Tomēr, ja jūs izvēlēties, ka jums ir vajadzīgi sociālajā medija jūsu pakalpojumu klāstā, ka jūs gribat piedāvāt gan saviem klientiem, gan savā uzņēmumā, teiksim tā, lai to pakalpojumu klāstu, lai tajā būtu tie sociālai mediji, tad jums ir vajadzīga sociālā mediju stratēģija. Vispirms jums jāsaprot, kādi ir jūsu mērķi. Piemēram, jums vajag uzzināt, kāpēc klientam ir tik slikta pārdošana un kāpēc patērētāji nemīl viņu produktu. Un pēc tam jūs domājat, ar kādiem rīkiem jūs to sasniegsiet, kādus resursus jūs izmantosiet. Pēc tam jūs domājat par kreatīvām visādiem risinājumiem. Un šeit ir ļoti svarīgs padomāt par to, kas šo kontentu patērēs, kuram jūs to rādīsiet. Jo es gribu uzsvert, ka sociāla medija ir medija. Un šeit jums domāšanai jābūt kā arī medija redaktoram. Kas ir jūsu lasītājs, kas ir jūsu skatītājs. Un tāpēc uzreiz ir jāpadomā par tādiem cilvēkiem. Kas šeit ir svarīgs? Ir viens knifs, ka jebkuram produktam vai pakalpojumam ir savi fanāti. Fani, kurus mēs saukt par evanģelistiem, tie, nu, labs piemērs ir Apple, kad cilvēki vienkārši pa brīvu ir gatavi reklamēt šo brendu. Un šī grupa ir pirmais, ar ko marketinga speciālists sāks savu sociālo mediju kampaņu. Viņš pieaicinās tos cilvēkus un pateiks, draugi mīļie, palīdziet mums reklamēt jaunu produktu. Jūs tipā saņemsiet to un to. Un tie cilvēki uzreiz ir gatavi palīdzēt, nu, teiksim tā, nosacīti bez maksas. Un, protams, jūs domājat par to, kāds efekts būs jūsu meteorītam vai jūsu ķieģelim vai, nu, tam, ko jūs izdomājat. Un šeit ir tāds kudos princips. Viņš, nu, jūs redzējat, kas tas ir pa abreviatūru, ko viņi nozīmē, bet sociālajā medija galvenais princips ir tas, ka jūs varat kaut ko pārsūtīt savam draugam. Lai tas būtu, nu, tas, ar ko ir viegli pārsūtīt, teiksim tā.
Ja jums ir tā stratēģija, tad jums jābūt gatavam strādāt visu diennakti. Jums jābūt tam darbaspēkiem, jo es no savas prakses gribu pateikt, ka jūs nevarat paņemt vienkārši cilvēku, viņš varat būt pat datorspeciālists, bet jūs nevarat padarīt viņu par, teiksim, tā sociāla mediju speciālistu, jo tajos sociālais medijas ir jādzīvo. Būtībā tur ir jālasa, jāsaprot, kas ir ko, un pēc tam ir jābūt arī prasmei rakstīt kaut ko, kas ir jauns, kas ir, teiksim tā, kas ir ar to rozīnīti, un kas ir, jābūt radošam, teiksim tā. Un šeit ir ļoti svarīgs monitorings, ka jūs ne tikai kaut kādas savas relīzes publicējat, bet jūs arī lasat un saprotat visu feedbacku, kurš bija dots uz jūsu vēstījumu, ka jūs esat spējīgi viņu analizēt un tā tālāk. Un kas ir svarīgs īpaši sabiedrisko attiecību speciālistiem, ka ir nepieciešams atteikums no administratīvas sistēmas. Kas tas ir? Es zinu, ka sabiedrisko attiecību speciālisti visu saskaņo ar savu klientu. Sociāla mediju gadījumā tas nav tas pareizais ceļš. Bet es gribu pateikt, ka, piemēram, ko daram mēs? Mēs atnācam pie klienta un taisam tā saucamo padziļināto interviju. Mēs viņu jautājam, ko jūs varat izdarīt šajā situācijā? Kāda jums ir skatu punkts par šito te tēmu? Mēs taisam, mēs būtībā gribam labāk izprast to klientu, un pēc tam uzvedamies un taisam to kontentu tāda veida, kāda to būtu darījis mūsu klients. Un mūsu darbības laika nebija nevienas problēmas, kuras bija saistīta ar šito te pieeju. Jo, teiksim tā, ja jūs komunicējat online, tad jums vienkārši nebūs laika pārbaudīt katru frāzi un saskaņot to ar klientu. Tāpēc, ir vajadzīga šita te pieeja, un es domāju, ka tā ir samērā efektīva. Un, protams, jums jābūt radošiem. Tas ir taisīt filmus, klipus un tā tālāk. Par ko es vēl gribu pateikt? Ceļš. Bet es gribu pateikt, ka, piemēram, ko daram mēs? Mēs atnācam pie klienta un taisam tā saucamo padziļināto interviju. Mēs viņu jautājam, ko jūs varat izdarīt šajā situācijā? Kāda jums ir skatu punkts par šito te tēmu? Mēs taisam, mēs būtībā gribam labāk izprast to klientu, un pēc tam uzvedamies un taisam to kontentu tāda veida, kāda to būtu darījis mūsu klients. Un mūsu darbības laika nebija nevienas problēmas, kuras bija saistīta ar šito te pieeju. Jo, teiksim tā, ja jūs komunicējat online, tad jums vienkārši nebūs laika pārbaudīt katru frāzi un saskaņot to ar klientu. Tāpēc, ir vajadzīga šita te pieeja, un es domāju, ka tā ir samērā efektīva. Un, protams, jums jābūt radošiem. Tas ir taisīt filmus, klipus un tā tālāk. Par ko es vēl gribu pateikt sabiedrisko attiecību speciālistiem, teiksim tā, ka sociālajie mediji pati par sevi, ar viņam nevar sataisīt tādu, teiksim tā, stand-alone kampaņu. Viņus jāpielieto kopā ar vienkāršiem medijiem, tas ir laikraksti, žurnāli un tā tālāk. Un viņus jāpielieto pie, teiksim tā, kaut kāda tomēr pasākuma, lai būtu šitais te informācijas cēlinis, kaut kāds notikums viņam jābūt. Ja jums ir tāds notikums, kaut kāds kreatīvs, tad sociāla medija ir jūsu draugi. Un jums, protams, ir jāizmanto visus kanālus, kuri ir iespējami, gan mediji, gan citi sociāla mediju lietotāji, gan arī kaut kādi alternatīvi, teiksim, tā partizānu informācijas nesēji. Un šeit ir viena svarīga nianse, ka jums, piemēram, kad jūs saskaņojat kaut ko ar klientu, viņš teica, mēs nevaram tā darīt, tas ir nezalīgi. Bet šeit tā, teiksim tā, tas zolīdums, viņš
nav galvenais. Jums nav jābaidās no tā, ka jūs esat nezelīdi, jums jābaidās no tā, ka jūs esat garlaicīgi. Jo sociālās medijas neviens garlaicīgus tekstus nelasīs. Jums jāizmanto kaut ko tādu spīdošu. Un tagad vienkārši padomi par to, kā pareizi izmantot sociālos mēdījus. Īsti tādi. Protams, tur jums ir izsniegts tas sociālo mēdīju špiceris, kurš ir speciāli